Eiropas Savienība ir 28 Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība, kuras attīstību nosaka Eiropas komisija, Eiropas parlaments, Eiropas Savienības padome. Eiropas komisija izstrādā likumdošanas aktus, uzrauga to izpildi, kā arī pārauga visus Eiropas Savienības budžeta tēriņus. Eiropas parlaments, kurā Latviju pārstāv 8 tautas vēlēti deputāti, pieņem vai noraida Eiropas komisijas izstrādātos tiesību aktus un budžeta piedāvājumu. Tieši Eiropas Savienības padome aizstāv visu dalībvalstu intereses, lemjot par tiesību aktiem un budžetu dažādās Eiropas Savienības darbības jomās. Piemēram, ekonomikas, transporta, izglītības un lauksaimniecības nozarēs. Un valsti tajā pārstāv ministri. Eiropas Savienības padomes augstākā līmeņa tikšanās, kurās tiekas dalību valstu vadītāji vai valdību vadītāji, sauc par Eiropadomi. Tā nosaka galvenās Eiropas Savienības prioritātes. Latviju Eiropadomē pārstāv ministru prezidents. Lai nodrošinātu visu dalību valstu vienlīdzīgu iesaisti lemšanas procesā, katra Eiropas Savienības valsts rotācijas kārtībā uz pusgadu kļūst par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti un vada padomes darbu. 2015. gada pirmajā pusē tā būs Latvija. Prezidentūras pusgads Latvijai būs iespēja noteikt Eiropas Savienības dienas kārtību un iegūt nozīmīgu pieredzi politisko un ekonomisko procesu veidošanā Eiropas līmenī. Prezidentūras laikā starptautiskajā vidē iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi valsts pārvaldes darbinieki vēlāk izmantos arvien labāk pārstāvot Latvijas intereses pasaulē. Prezidentūras pusgads ir arī iespēja iepazīstināt pasauli ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām, kā arī popularizēt vietējo ražotāju preces un pakalpojumus. Šī pusgada laikā Latvijā plānots uzņemt vairāk nekā 25 000 ārvalstu viesu un 700 žurnālistu no visas Eiropas. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē – iespēja paveikt vairāk.